mūsu puišiem pārdarīja. Tāpēc, kad bija citi stipri vingrotāji, kuriem kļūdas neieraudzīja. Jo tajā pašā Gentē Dragulesku taisot akrobātiku īsi un kodolīgi apsēdās uz 5. punktu. Ja? Vienīgi viņš pamanījās ātri pielikt kājās. Un tad, kad parādīja viņam atzīmi un viņš to Igoru apspēlēja, ja? Tā zāle svilpa, es nezinu, minūtes 10. Cerēju uz Atenas tikt finālā, bet arī nepaveicās ar tiesnešiem. Uz kvalifikāciju dienu tieši uz brīvajiem no 6 tiesnešiem 5 bija diemžēl, nevar teikt, ka mūsī, bet no tiem valstiem, kuriem bija pretendenti uz brīvajām kustībām tikt fināls. Un tad, kad vingrotājiem dara pāri, man vienmēr sāp sirds, tāpēc, ka tas darbs un tās traumas un sāp viss un jādara. Un viņi ir jauni un viņiem gribās aiziet kaut kur, viņiem gribās visu, ko gribās, bet viņiem viss jāatsakās. Viņi to ir izdarījuši. Un tad, kad viņš var pa savu šito milzīgo darbu saņemt, kā lai pasaka, to atalgojumu, morālo kaut vai, to medaļu, un viņam to atņem.